Visiem čau! Te atkal es, Kristīna. Un šodien esmu neuzkrāsojusies, kas nozīmē to, ka atpakaļ ir rubrika, kurā mani krāso mani kolēģi vizāžisti, un es viņus intervēju. Šodien es esmu ciemos pie leģendārās Montās! Aplausī! Wink, wink. Hei! Vai man prieks, ka tu atgriezies? Nē, daudz droši vien nav vispār priecīgi. Es domāju, ļoti daudz bija laimīgi, ka es aizgāju. Domāju, bet skat... es taču neesmu priecīga, ka tu esi atgriezies. Jo mums visiem bija vairāk, kā klienti iesanāk. Diez vai tas baigi tā strādā. Man ir tā liekas, ka tas tā baigi. Ja godīgi, ja pazūd 3 vizāžisti, tad jūt vai 5 no tirgus. Bet es aizgāju parādījās 10 vietā, tā kā zinu, toči nejūt. Te vizāži stāv kā mājas tagad. Urban Decay, still. Nē, nekas nemainījās. Nekas nemainās ļoti labi. Protams, izmantoju to pašu, piemēram, Make Up Forever un Urban Decay, un es esmu gatava neeksperimentēties un nedomāt tālāk. Bet tev Urban Decay, viņi taču tev dāvināja to kosmētiku. Jā. Pēc tā, tā kā mēs bijām kopā ar viņiem, kopā mēs gulējām vienā gultā, tad jā. Vai jums bija sadarbība tikai par kosmētikā, vai arī viņi maksāja? Nē, nemaksāja. Tik neinteresanti, ne? Piķis nebija. Tu joprojām esi vegāni? Es neesmu bijusi vegāni. Tu nebija vegetārieti? Es zinu, ka man vegan bizīs nozīmē, ka es esmu vegan. Tas cits stāsts. O, tu tādu speciāli gribēji mainstream. Klausies, nē. Es ādu nenēsāju no 18 gadu vecumu un nepērku. Es esmu pret ādas izstrādājumiem kā tādiem. Es uzskatu, ka mums nav nepieciešams ne mūsu plašumgrādos, ne arī pie jaunām tendencēm un inovācijām. Kāpēc es pati neesmu vegan un es nemelošu, un es neteikšu, ka es esmu vegan, ja ka man ir vegan cipa bizītes un es neesmu ne lišķis, neesmu ne melis bijis un nesākšu kļūt. To es Roberts, piemēram, viņš ir veģetārietis un viņš ēd veģetāri. Es ar viņu ikdienā arī ēdu veģetāri, bet man dažreiz garšo maķītis, vai man dažreiz garšo kebabs, vai man garšo pīca, un tad tur gaļa klāt. Es tā kā esmu mēģinājis būt gan pilnīgi veģetārietis, gan arī vegan, man tas nav īsti sanācis, man kaut kad notiek tas moments, kad man pirkļiņi un gribās dēsu, ķipa. Un es tāpēc sev to neaizliedzu, un, kā lai pasaka, es vienkārši esmu pieņēmusi to, ka, ķipa, es jau neaizliekšu, tāpat kā es uzkurēju vai iedzeru vai visu citu daru, ķipa, tā kā, ja man gribās, tad jā. Bet es ādu nepērku un esmu pirkusi gadiem, un tāpēc arī man tā vīzija bija, ka tā kā viss, kas ir, pēc kā iedomājies, cik stulbi, ķipa, es zinu, ka tu esi vai ne vegan. Jā. Ķipa, man tas likās cik stulbi, kad, iedomājies, ka tu pērc govs, ādas, siksnu kaķim, piemēram, vai sunim, ja? Un tā kā man tas tik stulbi likās, iedomājies, tā jānogalina viens dzīvnieks, lai apģērbtu savu dzīvnieku. Un man ļoti bija tas sapnis, tā kā 10 gadu garumā, un vienkārši nekad nespēja atrast ne laiks, nebija tā finanses, nebija tad vēl kaut kas, tā kā nebija iespējas, ja? Un, tad nācās atrast, izdarīt izvēli, kā iziet no kaut kā, lai varētu uzsākt to, ko es vienmēr esmu gribējis. Bet jā, tā kā man cilvēki jautā, un visi automāti domā, ka es pati vegan, es nemeloju, un es saku, jā, es esmu vegan, un cipā es tā, mēs ēdam ģimenē veģetāri, bet es arī apēdās. Kādreiz make-ups maksāja 45-50 eiro, ja? Tu ieej veikalā, un pa 50 eiro tu var nopirkt arī nedēļu ēst, principā, ja? Jā. Tagad make-ups maksā 100, jo arī bez 100 tu nevari iet nopirkt ēst nedēļai. Vienkārši ēdienu. Es tā rēķinu, es visu rēķinu ekvivalentā ēdienu, lai tu var aiziet veikalā paiks, jo ģibulē nopirkt. Un arī, zini, labāk, ka pašāk, man liekas, ka tu strādā bišķi mazāk, loģiski, tāpēc, ka varbūt nav tik blīvs pieraksts, bet tu nopelnīt cipa no sērijas tikpat, bet vienkārši nepārmocīties. Jo tagad 20 tu vari, bet tagad tev ir 30, un tev mūra sāp izoperēta, vai tev vēl kaut kāda prikola sāk notikt. Tā kā tev jāsāk domāt par to, ka tu nevari vairs pavadīt uz kājām 11 stundu. Jā, bet es arī šo uzskatu pasākumu par VIP, luxury, un es nedomāju, ka šim vispār vajadzētu būt zemē ir senī. Jā? Kopumā, jā. Ot, es nezinu, es kādreiz uzskatīju, es tā godīgi, priekš tā, kad es tās cenas tagad liku savus, ja? Man arī bija tā, kad es tā, bet zini kā, tu atceries, kādas tu esi pēdējo reizi licis cenas, un tu tā kā domā, jā, un cilvēks, tā kā nevar īsti atļauties, tā kā, bet es saku, toreiz, ka 50 eiro, tu bija citas cenas savu, 3,5-4 gadu apakaļ, un kādas tagad visam ir cenas, tā kā. Tu
cik sen esi profesijā? Es nebiju gatava šādiem jautājumiem. Es esmu šajā profesijā 11 gadu. 11 gadi. Tad tu sāki 3. 3 gados. 3 gados. Nebūtu sūdīgi. Nē. Man sanāk kaut kā es sāku, tā, ka man bija 20 gadi kaut kā, man tad 3-1 arī. Jā. Un kā tu sāki? Tu pati mācījies vai apmeklēji skolu? Es pati mācījos caur YouTube, un pēc tam, protams, izglītību, kā visiem vizāžistiem akreditētā skolā, izēja gadu mācījies atpakaļ, izstrādā savu sadari, lai tā kā visiem būtu papīrs, kā sacīt, jāsaka, ar kuru var noslaucīt gan vienu vietu, bet tas papīrs ir vajadzīgs varbūt tāpēc, lai justos pārliecināties par savām spējām. Un, nezinu, lai tu varētu sev nosaukt, tu esi profesionāls, saproti? Bogomolova, jā, skola bija. Labi, ka tu atcerējies, es pat aizmirstu. Tā patikās man bija. Tā pati bija? Jā. Klausies, kā tev tur patika pašai? Vai tāpat kā man, ja? Jā. Kad tu gāji, kad tu maksāji to piķi, kad tu esi tur gājusi? Es gāju, 8 gadi atpakaļ es gāju. 8 gadi atpakaļ tu gāji. Tu atceries, cik toreiz maksāja? Es neatceros, cik maksāja, bet noteikti zinu, ka par daudz. Un par ilgu. Tas tiešām bija par ilgu. Šai profesijai ārprāts. Tu botoksu dur, tu vari aiziet uz kursiņiem, iziet 3 dienās un dabūt certifikātu. A te likt grimu. Come on. Ja tu pagrieztu laiku atpakaļ, ko darīt? Tu būtu tā kā... Neietu. Uz to skolu nē. Es runātu ar vizāžistiem, kas man patīk, un lūgtos, lai mani apmāca. Ok, tā tu darītu. Es darītu tagad tā, jā. Bet tad bija, jā. Tad bija populāri tieši skolas. Joprojām ir, zini, tāpēc, ka tu neskaities uz pa taisnu leju. Tu neskaities, saproti, vizāžists, ja tev nav šīta papīrīša. Tu tā kā, tu nevari sev pateikt, es esmu taisnī. Tu nevari tā kā sev nosaukt, ka cipa tu esi, saproti. Bet, zini, kā mans uzskats ir tāds arī, ka tā kā tas doesn't define you, ja? Un tas nav vajadzīgs, bet realitātē tu nevari sev nosaukt, jo tev nav reāla izglītība. Cik stulbi tas ir, ne tā kā? Bet man ir par šo laiku jautājis tikai viena klienta, vai man ir diploms. Tā, kad es kursus vadīju, man to jautāja katra kursanti. Ok. Man tā kā kursi ir vadīt, man zina, cik, vismaz 1 vai 2 cilvēki man jautāja manu izglītību pašas. Wow. Un manas zināšanas un kvalifikācijas vai kā savādāk vismaz. Varbūt ne pilnīgi katrā grupā taisnīgi, bet tā kā regulārajā. Bet strādāji tā veiksmīgi, sadarbojies ar Urban Decay. Yes, the old pagātne. Apmācīji skolēnus savus. Škoļņikus. Bija studija. Un tad vienā momentā tu visiem paziņo, ka es pārstāju strādāt. 2021. gadā, laikam. Kā tu atceries? 3 gadi tu nestrādāji. Jā, taisnība. Mēs, kad tu piezīmē, tas notika, tās atvilki. Patiesībā, nē. Tā 3 gadi, tā 21. gadā. Es pārdzīvoju, es biju šokā, visi bija šokā, visi tavi klienti bija šokā, visi man teica, kak tak? Bet toties pasties pa ļubumu, kāds pie tevis atnāca? Es nezinu, es te vēl es tikai atsāku tur strādāt. Tev pēc dekrēta tieši, ne? Jā. Tev tā sanāca, jā. Es tā aktīvi par vizāžisti tikai pēc dekrēta sāku strādāt. Bet skaties, tu pēc dekrēta sāki, es tev tā kā atstāju, vismaz kāds varēja atstāt. Nē, tā sanāk no 21. gada es aizgāju, jā. Kāpēc? Visiem bija jautājums. Kāpēc? Ir tā, ka... Kāds kolēģis apbižo? Visi grib trēš. Klienti atstāja sliktu reviju, es tā, Nē, bija tā, ka es vienkārši gribēju īstenot tādu lietu kā ģimeni. Un es sapratu, ka es strādājot 6-7 dienas nedēļā pa 11 stundām nebūšu spējīgi, jo es varu atnākt mājās un tikai bļaut. Man gribējās ģimenes dzīvi, bērniņu, un man gribējās izveidot vegāri, kas ir vīgan dzīvnieku aksesuāri no vīganādām. Šobrīd mums ir tikai kaktus sanāk, mums tikai tāda ananās, bet būs vēl kaktusādas. Tā kā, ja tā varētu teikt, ka tāds, tas mērķis bija, izveidot lietas, pa kurām es tā kā sen sapņoju.
Jo tagad tu strādā savā profesijā un visu laiku kaut ko tā kā dari, bet no rīta līdz vakaram tu esi make-upā vai apmācības stundā vēl kaut kā, pa kuru laiku es vispār atrastu spēku un enerģiju. Es tagad taisīšu mājaslapu, tagad taisīšu dizainu siksnām, tagad es meklēšu šo. Nu tā kā tu nevari to izdarīt. Man to sapni gribējās izdzīvot, jo es 10 gadi par to sapņoju. Tā kā es biju gatava aiziet no visa un ēst roltonu, no sērijas. Un pirkt maiku, nezinu, man bija vienalga, es biju vienkārši fully iet iekšā tajā, pa ko es tā kā sapņoju un par ko es tā kā ticēju, ka tas ir tā kā, to go to. Bet kāpēc pilnībā iet prom? Vai nevarēja vienkārši samazināt klientu skaitu? Bija tā, ka man ļoti bieži jautāja un teica, ka, cipa, kāpēc tu cenas nepacelt? Cipa tā, tāpēc, ka man pat tagad bija grūti cenas pacelt, atnākot apakaļ, cipa pielāgoties jauniem tirgumiem, kas, cipa, ir. Kā vēl tajā laikā, lai es pacēlu cenas, ko es tev, momentiņā apakaļ, ka mēs runājam, es teicu, ka, jau tajā laikā, ka kāds pasūta ko lika make-up, es tā kā nevarētu tā. Man tā kā roka necēlās tādu ciparu likt. Pirmām kārtām, otrām kārtām. Prikals bija tāds, ka mums arī telpas tur, kur es biju, ja. Es gribēju citas telpas. Es saprotu, ka man jāinvestē aptuveni 5000 telpās. Un es tajā momentā domāju, vai es esmu gatava iet uz jaunām telpām, investēt atkal 5000 un turpināt darīt priņķi to, kur es esmu piekususi, pārdegusi un joprojām tā kā neatrast laiku tā kā tam savam tā kā sapnim, saproti? Un arī, piemēram, tagad, lai iekārtot šīs telpas, tad nebija vēl 5000, bet tūlīt būs kaut kādu 3,5. Tā mēs rēķinājām. Bet, ka viss ir ļoti dārgs, un tāpat tu kaut ko nopērc second hand, kaut ko tu nopērc jaunu, kaut ko vēl, cipa zini, visādi ir varianti. Tāpēc, ka viss savāks kopā, un nākotnē jau doma ir tāda, ka uz gada beigām no šīm telpām pāriet uz 120 kvadrātiem. Te ir 50, un doma ir uz bišķi lielāki. Sataisīja remontu te un brauks uz citām telpām. Bet iemesls tam ir bišķi arī savādāks. Uz gada beigām man tie plāni ir tādi grandiozi. Man gribētos par šo laiku, kas tad atgriezusies esmu, visas tās lietas sadarīt, pa kurām es sapņoju toreiz. Jo es negribēju, piemēram, toreiz, kad man bija jāpāriet uz jaunām telpām, pa 5000 iet uz citām telpām, kā piemēram. Un kāds ir iemesls, tāpēc, ka es to vegārī gribēju. Skaties, ja es būtu to naudu ielikusi atkal studijās, nekad nebūtu vegārī tā kā sadarījusi, saprot. Un man bija vienkārši jāizvēlās, ko darīt ar naudu, ar investīcijām, ar iekrāto visu, ko es esmu strādājusi. Un arī es vienkārši izvēlējos darīt to, pa ko es sapņoju, tā varētu teikt. Un tagad man tie plāni ir izdarīt to, ko es gribēju izdarīt toreiz. Bet tas, ko es nevarēju saņemties arī. Jo man nebija ne mārketinga zināšanas, no kaut kas, un tas ir par šo laiku tā kā atnācis man. Mēs laikam runājām, ja? Es tev laikam toreiz rakstīju. Man ir mērķis uztaisīt kaut ko Latvijā tādu, kas tagad, tā kā teica, ka es tev nepatika Bogumolovs, ja? Jā. Es būšu kā Bogumolovs, bet tā kā tikai es. Bet tikai ir tāda paša papīrīt kā Bogumolov. Jā, tas ir cool. Un tāpēc es gribu tā kā tu... Netaisi tik ilgi. Tur nav variants, es skatījos priekš akreditācijas, tur tās stundas ir prasītās. Oh my God! Bet zini, kā ir? Tāpēc, kad atšķirības starp, piemēram, arī, tā kā mani un citiem, citi, pilnīgi vieni paši tur kaut ko dara, es tur baigā zvaigznītā. Es runāju ar saviem kolēģiem. Vēl kaut ko. Man ļoti daudz kaut kāds know-hows. Jo es domāju par kaut ko vajadzētu programmās. Un man saka, vai šito to vajadzētu, vēl šito to vajadzētu. Un realitātē ir tā, ka tu izdomā tā kā entās lietas, kas būtu forši, ja būtu programmā. Un, tā kā tu nestrādā viens gluži, tā kā tu neesi tā kā, tikai es uz sevi balstos un uz savām domām, bet tā kā realitātē tu savāc informāciju no visiem saviem kolēģiem, kas būtu forši vai vēl kaut kā, lai tā programma ir tāda tiešām interesanta, lai riktīgi forši un lai tu māki tā kā fulī par skincare visu, lai tu zini to pa vīriešu make-upiem, pa vēl kaut kādiem teatrāliem, tā kā reāli tā kā mūsdienām aktuāli, ja nevis tā kā, kas ir 20 gadu vai 30 apakaļ. Vienkārši, tas ir jādara, kā sacīt, jāsaka. Tas sava skola, tāds atika. Jā, jo tagad bija, kursi make-up sev, tas bija gāja labi, viss baigi paši, bet tas nav nopietns dokuments. Un es uzskatu, tagad būs kontroversijas, jā? Nevajag, lai tad pēc tam kāds raksta nejaucības par to, ko es tieši. Rakstiet komentārus, jā. Visas nejaucības rakstiet. Bet es uzskatu, ka gluži... kā es jau teicu, tas, ka tev tas diploms, viņš neko nenozīmē, bet ir labi, ka tu esi tā kā māki, jo būsim reāli. Es zinu, ka ir ātrie vizāžistu kursi, tas ir arī cool. Jā, ir īpaši kaut kur brauc, un tev vajag īsā laikā, tu piemēram, no Rēzeknes atbrauc uz Rīgu izmācīt. Piemēram, tu nevar regulāri izbraukāt, jā, tas ir baigi izdevīgi.
Bet jā, pašā laikā, ir citas zināšanas, ka tu regulāri taisi, jo nevēl tu atceries ir prakses tās stundas, ir tev vairākas reizes nedēļā jāgrimē, dažādi make-upi, dažādi modeļi, ir savādāk. Protams, vienkārši tam jābūt ar aktuālu mūsdienām. Un kurā momentā tu sajūti, ka ir laiks atgriezties atpakaļ? Tāpēc, ka tev taču muguras problēmas. Jā, tas vispār cits tās. Kas ir vispār? Taisnība, jau varu jautāt. Kas ar muguru? Kāda problēma? Un tātad situācija ir sekojoša. Mēs gribējām bērniņu, mums bija mākslīgā apaugļošana, jo mums nebija citas izvēles. Mākslīgās apaugļošanas rezultātā man pieauga ļoti ātri astronomiski svars jau tikai uz hormoniem, kad viņus tikai sāku durt. Un tad jau es palika stāvoklī, tad vēl ātrāk nāca klāt, un es ļoti daudz uzņēmu svāru, un līdz laikam arī bērns bija lielas, nezinu, beigās viss beidzās ar ārkārtas ķeizaru. Tad, kad viss beidzās ar ārkārtas ķeizaru, man sāka mugura sāpēt, un man pa kāju staroja sāpes, un es domāju, ka tas no spinālās anestēzijas, pēc ķeizara. Es tā nodzīvoju gadu, bērnam tieši bija uz gadu dzimšanas diena, laikam neilgi pirms tās. Es pēc dēlu ne tā pacēlu, un tāds kirdīgi mugurā, un viss tā kā es nejūtu aiziet pa kāju milzīgas sāpes, nevis tāds kā ikdienā sāpes starojošas, bet milzīgas sāpes, kājas sāku nejust pēdu, refleks nav, ar tu kāju vienkārši valds pakai, tad es nonācu Gaļezerā. Pēc Gaļezera viņi pateica, viņi man neoperēs, ja es spēju urīnu saturēt un pakakāt pati, tad viņi man neoperē. Es tā nodzīvoju ļoti stiprām narkotiskajām zālēm, tāds tramadols, kurš 5 nedēļas, kamēr es tiku uz MRT. Un pie 2 neiroķirurgiem, lai ir 2, kas paskatās to MRT un pasaka neatkarīgi viedokli. Abi 2 pateica to, ka ir jāoperē pēc iespējas ātrāk, jau bija jāoperē un jau ir pārvilkts, un neko, tad mani izoperēja, atvēra vaļā, pastījās, ka tur vēl 2 skriemeļu kustās, kas izstāsta, ka nākotnē arī būs jāoperē. Un tas ir vienkārši jau citos ciparos, tā visa operācija bija pa pašu naudu, jo es saku, valsts neoperē, tu cipa vari vēl kājās noturēties. Un, tā pa lielam, tā kā man tagad ir ēta tā aizmugurā, un tā priekšā, un princips ir vislielākoties, pa ko runā, kāpēc man neizturēju, es visu mūžu skačājos, es sportoju, pareiķinu, viss cits. 6 paka kā tev man nebija, bet... tagad man 1 paka. Pagaidām. Bet, man bija, muskuļi izaudzēti, un visi, smags darbs, kroķis zālē bija ieguldīts, ja. Un prikols ir tajā, ko visi saka, visticamāk, un arī ārstiem runājam, ka tas svars, tāpēc, ka izauga pareiķini, es esmu maza auguma, viegliņa bijusi 50 kilo, visu mūžu tā, nedomājas, ka pēkšņi tev 30 kilo klāt. Jā. Kroči mugurkauls neizturē, vēl kaut kas, plus arī vecums jau tomēr 30. Un visam mūžā nebija mugura nevienreiz sāpējusi un nekādas problēmas. Kroči, viss tāda mugurā ir pie 5 uz visu mūžu, tāpēc arī nekāda izbraukuma, vēl kaut kas skatos, ko es daru, ko es nedaru un ko es darīšu. Un tā tu ļoti tagad, tu skaties, ko un kādā veidā. Pat arī notēvēt pa ātru nevar, kaut gan es tāpat tagad mēģinu tievēt, jo, vienkārši mēģinu proteīnu vairāk ēst, lai nepazūd muskuļi. Jo arī tas var būt paslikti, ka tā pa ātru notēvē priekš tās muguras, bet, tā tas ir, 2 vārdos, ko grūtniecība un IVF izdara. Grūtniecība un IVF, perfekta reklāma. Jā, perfekta reklāma, kurai sievietei, kur domā par to, ka bērniņš ir pats labākais, kas var notikt, un es, ja godīgi, ja pagrieztu laiku atpakaļ, es neko nebūtu savādāk darījusi. Un tad otrs tas bija jautājums, kā tu izlēmi, ka tieši tagad ir jāatgriežas? Vēl tieši ar slimu muguru, Jā. Bija tā, ka mēs vienkārši kaut ko domājam, kaut ko runājām, vēl kaut kas, un es ar Gunu runāju, un Guna man visu laiku, tā kā katrā sarunas reizē, tur kaut ko par to make-up, man jau viņai sāku jau rupi palikt pret viņu, teikt, ko tu tur runā, man jau ir apnicis. Bet beigās viss beidzās ar to, kad, mēs kaut ko runājām, domājām, un es tā, labi, davai pēkšņi, es biju pēc operācijas nedēļu, un tieši pēc sarunas ar Gunu es kaut kā, labi, davai. Guna, protams, malicis, ka prot iedvesmot, bet nedēļa pēc operācijas. Jā. Tas bija godīgi tāds. Monte ir crazy. Jā. Es, ja godīgi, to nebūtu normālā prātā darījusi nedēļa pēc operācijas. Jo es pat nostāvētu, zinu, tikai sēdēt, sāku pāris dienas apakaļ, es nedrīkstēju vēl sēdēt. Drīkstēju tikai, tur... Ārprāts. Tu vienkārši skatījies uz vizāžistiem Rīgā un domāji, šitas ir baigais bullshits, ir jāatgriežas tagad tieši. Klausies, bet tā arī bija, krašklausies. Ne tā. Klausies, bija tā, ka mēs kaut kā runājām ar kaut kā, ka cipa kaut kas nav. Es tā, kā nav, kaut kas ir. Tad man visu laiku teica, ka esot viss dārgi.
Un es tā, nu nevar būt, un man realitātē sauc cipars, tur 130, 140 pa make-up. Un es tā, kā tādi cipari var būt? Vēl kaut ko, kad mēs kaut ko runājam, kaut ko vēl, tad kā par tām skolām es sāku domāt. Un es tā sapratu, es eju apakaļ, es gatavu iet, nu cipa pa lielāku ciparu. Labāk es dodu vairāk servisu, vairāk laiku uz cilvēku, fulī, tā kā nevis strādāju konvierē, kā es to darīju līdzi. Ja, labāk nopelnīšu mazāk, bet nu blablabla. Bet man tā doma galvenais bija uztaisīt to akreditāciju, tāpēc, ka es par to biju vienmēr sapņojusi un domājusi. Kroči, bet tam laiku vajag šausmīgi daudz, un tam vajag zināšanas un finanses. Un atkal, kroči, mēs visi atgriežamies pie zināšanām, finansēm un pie visa cita, nu, cik pat tādām lietām. Un tad, kroči, tā kā tas ir tas galvenais goals, tad, principā, es uz to domu atgriezos, ja godīgi. Jā, jo make-up, protams, taisīt ir forši, ja tev tur, nu, ir tev mīļie klienti, visi forši, bet būsim reāli šajā specifiskajā darbā arī mēs būtu tā, ka ir ļoti agri rīti, vēl vakar, ar cilvēku tev nesaskan un ir mēs būtu arī grūti kaut kā novienoties pa kaut ko vai vēl, nu nezinu, mēs būtu pats zinu visādi arī. Un tas ir tie momenti, kad tu izdedz, jo man tā bija pirms tam, es izdegu šausmīgi. Jā, man jau likās, ka tu vienkārši aizgāji, ka izdegi. Jā, tā arī bija, es izdegu. Pareiķini, tu strādā kaut kādi 8 gadi no vietas, nu tikai tā, profesionāli, jā, fully in, no rīta līdz vakaram. Un tev tas kļūst nevis par mīļoto darbu, bet tas kļūst tikai par naudas avotu. Tikai. Un vienīgais, kas tev spēja motivēt, ir nevis tavs darbs, bet nauda. Un tas nav pareizi. Es uzskatu tā, ka nauda nāk, ka tu dari to, kas tev patīk. Ja tu dari tikai dēļ naudas, tad jau tu negūsi. Zini, nu, kroči, tas nebija vairs pareizi. Labi, es nezinu, vai tu gribi par to runāt, par bijušo vīru, bet... Jā, šī ir man mīļākā tēma. Nu, tad sākam. Nekad jāatstājas, jau nezinu, kā delikāti sākt. Bet viņš tev fotogrāfs. Bija. Jūs arī, bija labs tavu tandems. Nu, viņš varēja papačēt, jā. Profesionāli, tu varēji... tas darbs. Jā. Bet nesen Instagramā tu atklāji. Jā, bet tur neviens man nesekoja, neviens to nav redzējis. Man tā liekas, pagaid. Es redzēju, ka tavs bijušais vīrs bija tirāns. Lielākais dirsa. Kristīna tāda razašlēs. Nē, normāli. Nu, jā. Nu, un ka viņš izteicās kaut ko par bērniem, ka viņus... Kas tur bija? Es biju screenshot ielikusi. Jā, ka viņš nokomentēja, ka bērnus jāsit. Ka tas ir normāli, ka tikai tāda ir normāla audzināšana. Un tad tu minēji, ka viņš bija arī vardarbīgs. Jā. Pret tevi. Ir 2 reizes viņš palaidis rokas. Otrā reize bija pēdējā. Man pietika to... man jau pietiek ar to, ka pasaka, ka vīrietis vienu reizi ir kaut kā pielicis. Nē, trakākais jau, ka tu šķiries un tu vēl pajautā cilvēkam. Ja tu varētu laiku pagriezties apakaļ kaut ko mainīt, vai tu būtu un atbildi nē. Oh my God! Un trakākais, ja mēs vēl izšķirāmies, viņš pēc tam mīlestības vēstules vēl mēģināja sūtīt un piedāvāt kādam Maldīvām braukt un vēl kaut ko. Es jau sen dzīvoju ar citu džeku kopā, tā ka račis normāli. Man šķiet daudzi fotogrāfi, vīri uzskata, ka viņi ir uzaudzinājuši sievas vizāžistas. Nē, nu viņš tā varētu varbūt arī domāt, bet tā galīgi nav. Ne šajā gadījumā. Vismaz man tā negribētos domāt. Bet, ja nebūtu, godīgi pateikšu, nebūtu viņš, gan jau kas nebūtu pa vizāžistu aizgājis un, kļūs. Jā. Tāpēc, ka mums vajadzēja un bija tā un vēl kaut kas. Un, tu zini, vienmēr pasakies par kaut ko, kas tev tika iedots tajā dzīvē. Piemēram, tajā momentā, tur tās attiecības tādas kā tādas, bet viņas iemācījos kaut ko fočēt, iemācījos kaut ko filmēt, es iemācījos. Es aizgāju pa make-upu, kurš man pēc tam ir devis iespējas dzīvē, kurš, cita profesija. Nav. Bet tas viņam atsakoja uzreiz, kad es visiem vajadzētu atsakot. Domā. Vīrietim, kurš palaiž rokas pret sievieti un pēc nostāstiem baļaujas uz bērnu nostapā, tur nekas... Un uzskata, ka normāli ir iekaustīt savu bērnu, es nezinu, vai tādam cilvēkam ir jāsako. Vienkārši, nav normāli. Vīrietim sist sievieti. Nē. Nekā, vienalga. Zini, ka tas man traumēs uz visu mūžu klausies, es tāpēc aizgāju fighting sportā, es aizgāju uz boksu nodarbojos ilgu laiku. Es uz zālē uzkačāju augšu, to es tagad, ja es paņemtu, viņš man nostāvās pretī ar visu to, ka man muskuļi ir aslabonā pēdējā gadu un man ir plus 11 kilo palikuši. Un es viņam tāpā, viņš pizdīdā būtu. Te būs pīpa virsū. Atstāšu pizdī. Es saprotu, es realitātē pēc tam, es realitātē pēc tam gāju trenēties, lai es nekad dzīvē vairs nebūtu viktima pozā.
Nu, es nezinu, ja paskatīties šobrīd uz tavu vīru tagadējo. Es nezinu, vai tev tas palīdzētu boksā. Jā, nē, nu, tāpēc, ka nepalīdzētu. Masu tu esi tiešām apgreidojusi. Man bija jāapgreids. Tu tādu veci izvēlējies, tev nekādu nevajag pašai boksu mācīties. Ja viņš ar Uli satiktos, tad būtu jomajo. Es domāju, viņš ar Uli tur, jā. Tā. Un es, kad atceros, es par to ilgi nevarēju runāt, ka tas notika vispār. Tāpēc, ka, tā ir tāda lieta, ko negribās runāt. Man ilgi bija kauns. Tā. Es tevi saprotu, jo sabiedrība nevienmēr nostājas upura pusē. Tas pat nav upuri, zini, kā, es nezinu, Es domāju, ka tas ir. Es nezinu, tu esi upuris, tu cieti. Es nezinu. Nē, tas ir. Zini, kā, man ir klients un bijušas sievietes, tie ir upuri. Un īsti, viņi ir stāvoklī, virs viņu sit un daudz. Nevis vienkārši uzšāja, bet sit un daudz. Jā. Tad ir sievietes, kurām vienkārši vīrieši sit un daudz, tāpat ikdienā, kaut kas nepatīk. Bet tās sievietes, tā kā es smējos tagad uzšaut, man neliekas nekas tāds, jo ir reāli sievietes, kuras tiešām cieši no vardarbības un kuras reāli daudz un atskalda. Un viņas neko nevar izdarīt, pēc, ka es nedomāju, ka tava situācija bija mazāk nopietna. Tas ir tagad. Ja tu ar viņu paliktu? Jā, čist, prikaļi. Ja aizietu līdz tai daudzīšanai? Es ap citu, es biju, kad arī tievie. Es klausies, tagad tie, kas skatās, es tā tās rēsni, bet vispārībā es esmu tieva. Bet kopumā tu esi tieva. Jā, es klausies. Es kad arī biju tieva, rēsni savu kā ikdienā. Viņš man, piemēram, pa pupiem teica, ka, lai es ieliekot pupas, tas uzlabošot mums intīmo dzīvi vēl kaut kā. Savu pupus negrib pielikt? Klausies. Viņš man ir prasījis, lai es uzliekot meiku, ka ejam no mājas, tad, ka tās drašņikai, laika viņam kaut kā, es tā saprotu kaut kā. Tev ir redzējis? Klausies, bet es tev saku kādos, un es biju bērns, pareiķi. Man vienkārši sliktas attiecības. Tu vienmēr biji hot. Nē, es biju hot, kad ar Robertu iepazinos, un es Robertam teicu, ka es tev iepazinos, es biju hot attiecības ar tevi, un samaitā. Kurš klausies? Par šito te runājot, es sapratu, ka, piemēram, man ar māti nav īstos attiecības, un es bēgu no savas ģimenes, un es biju gatava pie jebkura, man liekas, iet jebkādā veidā, tikai lai cipa prom no mājām. Man liekas, tas bija iemesls, kāpēc es tā diezgan, agrīni aizgāju. Kurš to vizāžists iedvesmo? No Latvijas un ārzemēm? No Latvijas, nē. Īstenībā nē, es tā nevaru teikt. No Latvijas man iedvesmo Viktorija Fjodorova, un no ārzemēm man Olga Tomina. Jā, Olga ir tu līdzīgs tavs stils, vienmēr bijis. Es ļoti centos. Viņa ir aizsācējis, un es ļoti centos. Viņa ir tā kā mans inspirations the one of the tā. Par savu produktu pastāsti. Nē, es neesmu tāds cilvēks, tas nav mans. Kak tak? Man ir mans suņu siksnas. Pie manis var iegādāties, atnāk pēc make-upa, var uz apmācībā un sunītim nopirkt siksniņu, kas ir... Kaķīšiem? Mēs sākumā kaķiem taisīja, pēc tam man tur sāka banot, ka nav tās open siksnas, kas var pašas atverās. Es izņēmu vispār kaķiem ārā. Diskriminācija, man to. Kaķiem ir tās siksnas, kuras ir, kuras pašas atverās, kad iekāp kokos, vēl kaut kur, ka pašas atverās. Man bija tikai skaistums siksniņas ar blingiem, tajā mūsu ananās ādā. Un tad es sapratu, ka visas ņem vispār ārā. Es, kad tikšu līdz tam, lai uztaisītu no mūsu ādām tādas, kas pašas atverās, tas mehānisms, tad būs. Tā kā pagaidām tikai suņiem iemaukt, pavadas visi. Tā kā pie manis var atnākt priekš sevis un priekš sunīši. Kā jūs ražojat kaut kur, jums ir sarunāta fabrika vai jūs nopērkat kaut kur? Jā, vai nopērkat. Nē, man ir tā, ka man ādas visas nāk no Itālijas. Tā, kas ir ananāsu āda, tā nāk no Itālijas. Tā, kas mums būs kaktusā, tā tiek ražota Meksikā. Vienkārši, viņu var nopirkt no Amerikas, vai viņu var nopirkt, teiksim, no UK pērku. Vienkārši arī selleri, vienkārši, lai tuvāk. Attiecīgi, mēs iepērkam materiālu, man ir šuvēja, kuras ilgi meklēju un kamēr atradu. Un viņa taisa viss ar rokām, tiek pilnīgi taisīts, pilnīgi viss. Tur loģiski es esmu pacensies piedezainējis un darījis visu, kā visu vajag. Un viņa ir tā, kas taisa tā kā visu. Viņa ir cilvēks, kurš ar rokām taisa. Mēs paši, piemēram, kristālus arī ar rokām pilnīgi visu taisam, zīmējumus un tāpēc mums ir pagaidām tikai 6 opcijas ar kristālu siksnām, jo, tie zīmējumi ir diezgan sarežģīti izdomāt, kas kā labāk ir. Un īpaši, kad mēs esam tikai, principā, 2 cilvēku assemblīs, tāds, ja varētu teikt, kompānijā. Ir diezgan grūti visu izdarīt tik maz cilvēkam, tāpēc ir kā, tas prasa diezgan lielu laiku un tā. Bet jā, viss ar rokām un viss tiek sūtīts un tā kā viss tur. Mums tāpēc dabūja arī vasarā pēta, ka mums ir apstiprināts, man liekas, tas no Latvijas vienīgiem, man liekas, vispārībā kaut kādam zīmolam, ka pat dabūm pētā
kas nāk pēc, kas tur neapstiprināts, pēc approved, ja, cipa tas te. Nu, to es ļoti gribēju, tad tur arī jāiziet tās certifikācija, ka tu dabūni un tā. Bet make-up produkts, man liekas, ka ir tik daudz make-up produktu, ko mēs jau runājam, cipa es pati strādāju ar Make-up Forever un Urban tikai gadiem, un es tā kā pa lielam arī palieku pie tā, nu, globāli. Un runājot, teiksim, par vispār par make-up, man liekas, ir tik daudz kaut kas dažāds, nu, tie, kuriem patīk, tie, lai to darās, jo tur ir, nu, jāķīmiķo, jāņemas. Pēc tam, zinu, tur kāds tev raksta sliktus review, man jau pietiek ar visu šito, pārī vēl kādam kaut kas nepatiks, jo man ir siks, kādam kaut kas nav labi, es jau par to pārdzīvoju, bet vismaz tas nav saistībā ar mani. Produkts jau tiek piesiets tavam vārdam. Tā Siksne ir kompānija, tas nav Monta, ja? Jā. Tās jau tiks piesiets. Varētu. Piemēram, tā kā, jā, bet varētu, paldies vienmēr. Piemēram, Anetei, es biju savādāk, kad es produkts ir piesiets viņā, uzreiz viņas vārds, viņa uzreiz pārdzīvo vairāk, arī es tā negribētu. Tāpēc, lai produkts taisa citi, tas nav mans lauciņš, ja visi taisīja, ko jūs te taisiet otrs un ko tur dara. Varbūt, ko tu ieteiktu jaunajiem meistariem? Es ieteiktu gudri tērēt kosmētikā. Es arī vecajiem ieteiktu visiem, ja tu neesi blogeris, ka mēs runājam influenceris, kuram ir jātestē un jādomā, ja, un tāpēc savādāk tas vairs nav biznesa, tas vienkārši waste of money. Gudri tērēt produktiem, zināt, kāda strādā, kāda ne, un labāk samaksāt pie kāda, uzzināt, kas strādā, nekā iztērēt 10 reizes vairāk pērkot un, un kas nestrādā, to es saku no savas pieredzes. Tad es iesaku, YouTube ir labāks skolotājs nekā daudzas skolas, tā tik tiešām ir. Un strādāt pēc iespējas vienkārši vairāk, strādāt uz modelēm pēc iespējas vairāk, uz sevim, ka tu strādā ar pavisam cita tehnika, ka tu sevim krāso, tev pavisam savādāk roka un otas stātas pavisam savādāk. Nu, tās tādas lietas, ko varētu varbūt ieteikt. Un pēc tam par to, ka visi vienmēr runā par to, nu, papildu izglītošanos, kā mēs jau runājam, viņa ir vajadzīga, ja? Bet mēs runājam par to, ka viņa ir vajadzīga, bet tā kā jāzina kādā daudzumā, tā kā tev vajag vismaz bāzes saprast, un pēc tam tev vajag izvērtēt, kur tev ir jēga maksā par to papildus kursiem vai par papildus ko tu iegūst, lai nav tā, ka tu vienkārši iztērē, nu tā kā naudu un atkal tu nedabūni zināšanas, jo tam jābūt ekvivalentam, jo tomēr tas arī ir biznes. Viena lieta, ka tā ir mākslinieckā sfēra, otra lieta ir tāda, ka ar to tev jāspēj nopirkt piens un samaksāt īra, tā kā, ja, tev jāspēj arī gudri runāt, un tā ir tā lieta, ko mēs arī runājam ar vienu meiteni, kur man tur palīdzēja. Vispārībā viņa ir iemesli pēc make-upā. Es gāju tādu make-up artistu, mums Latvijā bijusi Kristiāna Zaula. Es zinu, jūs neviens nezinās. Atradīsim bildes, atradīšu. Kad tu ieraudzīsi, tu tur. Kroči, viņa bija, es biju pusaudzis, un viņa bija, nu, viņa vecāka bija, un kroči bija baigais. Nu, tā kā man likās, ka tā kā, wow. Man viņa tā kā likās, viņa bija tur vienreiz, divreiz, un likās, ak, Dievs, dzīvē neko labāk neesmu redzējis, tad man bija vizāžas, un tāpēc ar tur aizgāju. Bet man viņa vienmēr bija kā inspirēšana, tā kā the best. Un, bet mēs viņu kaut ko runājam, tur ir kaut kāda know-hows pateica, ka baigi labā lieta, ko iekļaut vispārībā programmā, ir biznesa, kā pareizi, finanses rēķināja, kosmētika, izmaksas, vēl kaut kas. Kā, lai tev tā, lai tev nes profitu arī, jo tu nevari dzīvot pa mīnusiem tikai un pirkt tā kā visu, nu, tikai produktos. Nu, tas neatmaksājas, nu. Un bieži vien daudz produktu ir sakara arī overprice, kā mēs runājam, piemēram, tas Gucci jau. Jā, totally. Šanēlis, piemēram, arī ieturs tas packagings, ja godīgs nezinu, kas ir Gucci jāpalūr, ja. Kas ir baigi, jā, skaisti? Smuki, nu man patīk, tur tādi rozā kastītes, krāsainas kastītes ar puķītēm. Kāda toņa pigmentēta ir vispār? Pigmentēti. Gucci ir pigmentēts, jā. Ok, tu moška arī ir jēga no tā, nu, bet, nu, tas ir. Bet nav nekāds viņiem tāds produkts, kurš ir pasaules slavens. Zini, kā Laura Mercier pūderis. Nu, Gucci nav tāda, bet man ir tāds, nu, es slima esmu, paņemēš. Es zinu, kā, man liekas, ka tāds baigi, piemēram, hūdē arī riktīgi tiek koši, piemēram, produktu kaut kādu un tā. Nu, kurš, zini, ir atšķirība, cipa, ko tu, nu, es nezinu, kā tev pasaka, es esmu sapratusi to, ka es arī gribētu tērēt aptuveni 200-300 eiro mēnesi, bet, cipa, es gribu šito pūderi pamēģināt, šito. Bet tas ir nerentabli, tas nav biznesa. Saproti? Tas tā kā, piemēram, tev arī kosmetoloģijā, nu taču nevar visus tos krēmus, piemēram, tu pirksi, bet realitātē tev neatmaksājas. Tev klients atnāk par 40 euros procedūru, tu viņam tur samazēs tos krēmus, bet tur nezinu cik, un tāpat nebūs labāks rezultāts. Es profesionāli kosmētika no dārgā patērētāja kosmētikas atšķirās ar to, ka viņa profesionāli, viņa turās, viņa baigi labi. Un viņai cena arī, viņa nav dārga, viņa nav lēpējama tonālais. Ja viņš nemaksā 20 eiro, viņš arī nemaksā 80 un 90, viņš maksā 45 eiro. Tas pats ir uz pūderiem, uz visu citas tāds vidus aritmētiskais, bet turās ļoti labi. Bieži vien tie dārgie brendi, es godīgi neesmu baigi daudz mēģinājis pat, es esmu pie kaut kāda Chanel, Dior un Yves Saint Laurent apstājusies, nu, Lancome vēl, ja.
Es arī esmu izmantojis un turpinu izmantot, bet es principā apstājos un es sapratu, ka nestrādāja īsti. Manā skatījumā, ka profesionālais ir labāks un viņš ir pat lētāks nekā viss tas. Bet tas ir individuāli. Piemēram, arī acu ēnas rakstos saka, ka Anastasija Beverly Hills ir vislabākā. Piemēram, Mājs Kurbans, un viņš pat ir dārgāks nekā Anastasija Beverly Hills, bet labāku kā nastu es neesmu atradusi. Tā kā tas ir ļoti individuāli. Man liekas, vienkārši atbilde ir tajā, kad ir jāmāk biznesa vest. Bet tu uzreiz prati? Nē. Tāpēc es to saku, ka es dzīvoju tā, tu nopelni 20 eiro make-upā, un es pat uzreiz pūderīt nopirku, uzreiz lūpu krāsu. Tā kā mēs visi. Pirmie 2 gadi tu nepelni neko. Kas tevi besī citu kolēģu darbos? Es zinu, man nebesīja darbos, man besīja attitūdā. Man darbos nebesīja. Jo es uzskatu, ka katram ir tas savs stils un vēl kaut kas, un kas vienam darbs otram nedara, tas ir normāli. Man nepatīk zvaigžņošanās slimība. Man nepatīk, ka cilvēks, ja bišķi izsitās labāk un sāk arī šā runa. Man liekas, es esmu tā kā tāds džeks sirdī, es tāda arī esmu vienmēr palikusi. Tā pa lielu. Protams, ka kaut kad ir labāk, kaut kas sliktāk, un tur kaut kad papriecāties par sevi vai kopā ar draugiem, tur kaut kas baigi labi sanāca vai tā. Bet, tu nemainies kā cilvēks un nekļūsi pa zvaigzni, tāpēc, ka es esmu. Un man tas šausmīgi kaitina cilvēkos. Un es to neciešu, un tāpēc man dažreiz besīšu tie luks veikali, ka tu iet pie konsultantiem, un tu tāds konsultants, īpaši vēl iet bez make-up, tur galīgi sporta, un tā skatās uz tevi, kā tu būtu galīgākā kaka, un cip tā. Kas viņiem ir vispār? Viņus man arī skatās kā uz kaku. Bet tu saprati, pa ko es tā kā. Jā. Un tas man nepatīk, ka, kad ir, piemēram, arī ir vizāžisti un īpaši kaut kāda profesionāla kurā šajā skaistumkopšanas jomā, ka viņiem būtu aiziet, viņi visi kā viens sazvēžņojas. Un man tas šausmīgi besīgi, ka ētinas vienkārši aiz muguras, tad es smējos par tādiem cilvēkiem, saka, ka tā kā tas nav īsti. Tas nav korekti, tas nav pareizi. Man neliekas, ka tā vajadzētu būt. Man liekas, ka tu vari augstu kā, bet tev jāatcerās, ka tu dzīvē vari krist. Un tā, kad tu kritīsi, ko tā tu darīsi? Tā kā un vai tad arī būs tāds pats? Tā kā man liekas, ka nevajadzētu mainīties tā kā cilvēkam, tā kā iekšā un kā viņš uzvedās no tā, cik viņam ir veiksmīgi, vai piķis, vai klienti, vai vēl kaut kas. Un man tas tā neliekas tā. Tev var mainīties drēbes, bet tev nedrīkst mainīties tā kā iekšējā tā kā pasaules. Cik laba atbilde. Labi, Monta. Paldies tev. Apstājies man blakus, lai tevi apskata kārtīgi, jā? Neskatieties. Es, protams, skaista. Ļoti, bet Monte ir vienmēr daļāka. Es varu tikai vienu vaidziņu pabāzt. No. Es gribēju pateikt to paldies, ka uzņēmi mani. Paldies tev, ka tu skaties manā sejā un elpoji man elpu. Bija ļoti patīkami, patiesībā. Mazliet sajūtos kā tavs vīrs, un es pateikšu, slikti. Nežēlošos. Labs ir, paldies, ka jūs skatījāties mūs, paldies, ka Kristīna izturēja mani, un cerams, ka mēs tiksimies citā reizē. Moši Kristīna nāks, un jūs nāksiet pie Kristīnas mācīties, moši nenākotnē, kā varētu. Jā, viss varbūt nākotnē ir pārsteigumiem. Jā. Noteikti laikojiet šo video, uzrakstiet komentāru. Tikai neheitojiet mani, ja? Ja es redzēšu heita komentus, es raudāšu. Neliekam tev raudāt, nevajadzētu. Un abonējiet, un tiksimies jau nākamajā reizē. Čau!